Labdien! Man ir prieks jūs šodien satikt šādā veidā un pastāstīt par sevi. Mani sauc Ieva un man ir uzņēmums Augu. Un tajā mājas apstākļos es gatavoju dažādus mājražojumus, kurus piedāvāju dažādos tirdziņos iegādāties jums, maniem pircējiem. Tātad gatavoju gan garšvielu koncentrātus, garšaugu sāli, pikantās mērces, želejas, karameļkrēmus, veselībai cukura aizvietotājs no cukurbietēm un topinambūra un arī labus klepus sīrupus. Un cik gadus pastāv jūsu mājražotāju uzņēmums? Mēs ar tevi tikko, Santa, parēķinājām, kad šogad paliks 4 gadi tuvāk rudenim. Tāds neliels laika sprīdis ir pagājis, bet man tas ir bijis tik piesātināts, ka man pat šodien nācās padomāt, kad īsti uzņēmums ir dibināts un cik daudz laika tad īsti ir pagājis. Jā, runājot par laiku, kā nonācāt līdz šādam biznesam? Līdz šādam biznesam vienlaicīgi nonāca gan ļoti viegli un rotaļīgi, gan arī ļoti dažādu sarežģītu pārmaiņu procesu rezultātā. Droši vien sākums tomēr ir meklējums grūtībās un dažādās sarežģītās dzīves situācijās, kas tajā laikā saistījās gan ar mājasēdi, gan ar attālināto darbu. Ieva, vēlējos jautāt, vai uzņēmuma tapšanā izmantojāt arī kādu atbalstu un kādi būtu šā brīža lielākie izaicinājumi? Līdz šim atbalstu neesmu izmantojusi, rakstot projektus. Līdz šim ir arī samērā veiksmīgi izdevies iztikt ar pašas kapitālu, savu finanšu organizāciju un plānošanu, bet teikšu arī to, ka man palīdz mana ģimene. Un runājot par lielākiem izaicinājumiem, protams, savu dzīvi veidot, piemēram, laukos kopā ar Augu.